Čau visiem, tas Santa un... Čau visiem, tas Santa un šodien filmēšu Q&A. Jā, un es atbildēšu uz tiem, uz tādiem, ko jūs neesat jautājuši, un uz ko es neesmu atbildējuši vēl kāds 500 reizes, tāpēc, jā. Vai tu esi sakāvus? Man nepatīk mans mats, liek viņu aiztieku. Jāuzliek cepuri. Tātad, vai tu esi sakāvusies? Nē, es nekad neesmu kāvusies, vienīgais, kas bija, maziņas brāli kāvos un kaut ko tam līdzīgu. Bet, tā es neesmu sakāvusies un vēlāk liels pusī. 60 gados, cik to būs kaķi? Es domāju, ka daudz. Kāds kakls šodien ir tik dīvains. Tu gribētu sev tīri blondus matus? Jā, es tagad ievērošas un šodien es izbalināju savus matus un tā kā gals vairāk, jo es nenormāli gribu gaišas matus, es rīktīgi gribu gaišas matus, ļoti gribu blondus matus. Jā, es nevaru iztēloties īsti ar blondiem matiem, bet es cenšos. Gan jau varbūt vasarā viņi jau būs blondi, ja nebūs vēl pilnībā noplīsuši nost. Kāds ir tavs mīļākais dzīvnieks? Šodien visi domā, ka es teikšu kaķis, lai gan man patīk kaķi. Bet man patīk visi dzirņi, man arī ļoti patīk suņi. Vienkārši, tā kā, man ir arī mājās suņi, bet, viņi nedzīvo iekšā un kaķi ir tik pūkaini un tik forši. Es nezinu. Vai tu varētu nokrāsot zilus matus? Jā, es ļoti gribu arī zilus matus. Es gribu vai gaišus, blondus, arī es gribētu zilus. Tādus tā kā, nevis tādus melni zilus, bet tādus legit zilus. Vai tev patīk rotas lietas? Ja jā, tad kādas? Man patīk rotas lietas, bet es tā kā pāršā viņas beig nenāsāju, tāpēc, ka man ritīgi neērti, ja man ir gredzens, man tā kā patīk kā izstās, man ir ļoti neērti, tā kā, un tā viņš vislabāk patīk kā uzskari, jā, jo viņi vismazāk man traucē. Kleita vai bikses, droši vien, man patīk kā izstās kleitas un svārki, bet tā kā es daudz staigāju un es nezinu, tā kā man ērtāk ir biksēs. Saplāstās džinsenes un logos precīzāk. Jā. Kā iet? Šis ir labs jautājums. Kā iet? Labi, man iet īri normāli. Drīz atkal ir skola. Tas bišķiņ tā iedur dvēselē, bet tā ir normāli, jā. Jāsāk laikam ZPD rakstīt. Kāds ir tavs mīļākais emoji? Man droši vien tā sēņa, kas smejas, viņai tā kā asariņas ārā. Jā, es domāju, ka tā. Arī man ļoti patīk arī tas, es nezinu, kā viņa teikt, tas gluži pedo emoji, bet tas. Kāds ir pats apkaunojošākais moments tavā dzīvē? Ir bijis tik daudz, bet es domāju, ka tam es taisīšu atsevišķu storītāju, stāstīšu vēl vienreiz tāds apkaunojošs stāsts no savas dzīves. Bet tu arī ieiet un nostīties vienu no maniem iepriekšējiem video, kas ir apkaunojoši stāsti. Kādi ir tavi 2017. gada plāni? Izdzīvot gadu. Jā, tas varētu būt diezgan svarīgi. Kāds ir tavs mīļākais apģērbu komplekts? Saplāstas džinsu bikses, ugi un kāds džempers. Casual Santa. Kā pavadīt 2016. gada pēdējo dienu? Kādas apņemšanās 2017. Tu esi labākā youtubere, es tikšu video, nekad neesmu tikus. Sančuks, tas ir tāpat kā mani. Sančuks 1, 2, 3, tu tiki šajā video, es te apsveicu. Un pēdējo 2016. gada dienu es pavadīju kaudos 3 pieceļoties droši vien, sākumā pie mājās. Tad pie maniem atbrauca Austra. Un tad mēs braucām pie drauga, svinēt jauno gadu. Tev patīk atrasties Jelgavas pilī? Jā, sev beidzot toaletē ir siltais ūdens, un tad, kad ir augsts, un toaletē ir augsts, jo tur vaļā logi, tev nav arī jādrubinās pie ladaina ūdens, lai nomazgāt rokas, bet ir silts ūdens, es teiktu, pārāk karsts. Vairāk šeit esmu tā kā rīktīgi karst un rokas var apdedzināt, bet vismaz ir silti. Ko tu pirmo reizi izdarīji, piedzīvoji 2016. gadā? Cik 1 līdz 10 tu vērtātu 2016. gadu? Kas ir pirmo reizi? Es sagaidīju saulēktu pirmo reizi jūrmalā, tas bija riktīgi nice. Un arī pirmo reizi tā kā paliku pa nakti pašā jūrmalā, tā kā fucking smiltīs. Jā, tas bija riktīgi nice. Tas
divas reizes. Vienreiz, jā, Jāņos, jūs sagri Jāņas jūrmalā. Un tad vienreiz mēs vienkārši aizcām random nakti uz jūru un sagaidījām tur savu lēkt, un tas bija ļoti, ļoti jauki. Kādu tu gribētu savu pirmo mašīnu? Es neramā gribu vabolīt, es riktīgi gribētu vabolīt. Cik tu gribētu abonētājus sasniegt līdz gada beigām? 10,000, tas būtu riktīgi jauki, ja es sakrātu 10,000 līdz gada beigām. Es zinu, ka jūs to varat. Kā tu domā pavadīt šo gadu? Es šo gadu domāju pavadīt līgsmībā, jautrībā, priekā un laimē. Kas tu gribētu būt, kad pabeigsi skolu? Kas es gribētu būt vai kas es šeit būtu? Jo es riktīgi gribētu būt aktieris, tas būtu riktīgi jauki, bet kāda iespēja? Tāpēc es droši vien iešu pa žurnālistu varbūt mācīties. Pastāsti, kas notika, ka izšķīries ar Adrianu. Nē, nebūs. Kāpēc visiem tas interesē? Kāpēc? Nē, nu saku, tas varbūt ir interesanti dažiem, bet tā ir mana privātā dzīve. Es negribu visu izbārstīt internetā. Tā, ja jūs zināt, manuprāt, pārāk daudz. Vai tu esi kādreiz ar kādu puisi, meiteni internetā, piemēram, Instagramā, Facebookā, Twitterī? Ko es ar viņu esmu Facebookā, Twitterī vai Instagramā? Kā tu dēvē savus fanus, sakotājus? Domāju, ka bušbēbī vai bušbēbji būtu ļoti jauki. Neesi par to aizdomājusies? Es esmu par to aizdomājusies, jūs esat mani mazie bušbēbī. Bušbēbī, jā. Ko tu vēlētos izmainīt sevī savā raksturā vai izskatā? Es gribētu gaišus matus. Nē, bet es ļoti gribētu izmainīt raksturā to, kā esmu diezgan ļoti ļaunatminīgs cilvēks. Un tā kā ja tu kaut ko fakapo, es to ilgi atcerēšos. Un es to izmainīt, tāpēc, ka piedot cilvēkiem ir labi, bet es nekad nepiedodu. Kāda ir trauma, kas palikusi no bērnības un iespiedusies uz mūža atmiņā? Es īsti nezinu, es nevaru tavu sitienu atcerēt. Man ir atmiņa, man tagad ir ļoti bail no bumbas, jā. Ja es bērnībā spēlēju ar brāli futbolu, tad viņš kā bija riktīgi tālu, tad viņš riktīgi ieskrājās un tā kā uztēra par to bumbu. Un es biju maza un, man bija kādi, neatceros cik gadi vispār, kādi 8 varbūt. Es nezinu, man nav nejausmas, varbūt vairāk. Un tad tā kā, kamēr viņš stāja tā kā vienā, diezgan tālu no manīm un ar tādu spēku uzspēra, ka tā bumba tā kā pacēlās manā galvas līmenī. Es dabīju pa seju un riktīgi daudz aizmugurē aizlidoju. No tā laika man ir bail no bumbas. Kāpēc saule spīd man sejā? Mana mīļākā spēle, man ļoti patīk Katana. Es ar manīgu stoli, tāpēc drīz būšu atpakaļ. Vai tu gribētu iPhone? Kādas ir tavas domas par šo modeli? Par iPhone. Es no vienas puses gribētu pamēģināt iPhone, bet no otras puses nē, tāpēc, kad es vlogoju ar telefonu. Un tagad man ir ļoti īsi, ja ņem ārā atmiņas karti, ieliek iekšā datorā atmiņas karti, nokopē failus, bet man būtu iPhones. Ņem no atmiņas karti, un tad man būtu ar vadu tur, bet tad man būtu telefonā jājailbreako, jo man nav Apple dators. Tāpēc es nezinu. Tu gribētu dēlu vai meitu? Es gribētu kaut kādus 3 bērnus vismaz. Un šeit gribētu gan dēlu, gan meitu. Labāk 1 spilvens un 2 segas vai 2 spilveni un 1 sega? 1 sega un 2 spilveni. Jā, es guļu ar 1 segu un 3 spilveniem. Piezvani pirmajam numuram, kas sākās ar burtu A. Un pasaki, atved man kaķi un neaizmirst pieņemt toaletsapīru. Es droši vien negribu zvanīt pirmajam burtam, pirmajam vārdam, kas sāks ar burto. Un tie arī šodien būs visi jautājumi, jo tā šis video šodien pārāk garš. Un piesako man Instagramā, atradzētu, lai tu varētu uzdot nākamos jautājumus. Un paldies, ka skatījies, spied like, abonē man kanālu. Un tiksimies nākamreiz. Čau! Bye!